Vai šis monitors ir ideālais variants gamerim, kur vēlas maksimāli daudz hercu un tāpat laikā nezaudēt bildes un krāsas kvalitāti? Kā jau ziniet, šī ir bijusi man viena no lielākajām problēmām ikdienā. Jo laika pa laikam vēl aizvien es uzspēlēju spēles, kur gribu sajust maksimālu plūdumu un pēc iespējas ātrāk atsvaitas ātrumu. Bet tāpat laikā uz savu ekrānu es editoju ļoti daudz bildes un video. Un izvēle man vienmēr bijusi kaut kur par vidu ar kompromisiem. Vai nu gaming ekrāns, uz kur es varu justies labi spēlēs, vai editojamais ekrāns, kurš spēlēs, pilnīgi man nedara. AOC AG256 FS monitors man ir pārsteidz ar 1 milisekundu atsvaitas ātrumu no pelēka uz pelēku un 0,3 milisekundžu kustīgs bildes atsvaitas ātrumu. Tāpat laikā saglabājot pareizas krāsas un spilgtums ar izšķirtspēju 1920 x 1080 un overclockotiem 390 Hz. Pašam monitoram ir 24,5 collas Fast IPS panelis. Fast! Kurš nāk ar Adaptive Synth tehnoloģiju un, protams, HDR. Uzreiz gan gribētos atgādināt, ka no šī monitora izpētīsiet maksimumu viņa spēju tieši, ja izmantosiet DisplayPort vadu. Ar HDMI vadu monitoru maksimumu spējas jums dot tikai 240 Hz. Mūsdienās tikai. Tāpat, lai iegūtu spēlēs zem 1 milisekundes atsvaitas ātrumu, tās būs jāieslēdz monitoru uzstādījumos zem Low Input Lag modu. Noteikti arī jāizceļ bez manis pieminētā DisplayPort 1.4 un 2.2.0 HDMI portiem ir arī USB 3.2 porti ar ātrās uzlādes iespējām. Statiskā kontrasta attiecība šim monitoram ir 1000:1, kamēr dinamiskā kontrasta attiecība sasniedz 80 miljonu pret 1, ar kopējo krāsu skaitu 16,7 miljonu un augstāko iespējamo spilgtumu 400 niti, kas gan jāatzīst, samazinās, ieslēdzot atsevišķas funkcijas gamingam. Pats monitors noteikti dizainiski iedars Eigan sērijā, ne tikai pēc tehniskās specifikācijas, bet arī noteikti pēc dizaina, kurš ir ievērots ļoti minimālistiskā stilā ar 3 plānajām maliņām un 1 biezo apakšā. Protams, neiztikt bez AOC austiņu turētāja, kurš jau gadiem ir neatņemams šī monitora sastāvdaļa. Bet pats galvenais laikam ir šī nesimetriskā monitora kāja. Mēs visi zinām, ka daudz no mums sagriež klaviatūras, lai būtu tuvāk ekrānam, tad, lūk, šis kājas dizains to palīdz labāk izdarīt, tāpat laikā neradot nestabilitāti un radot tīri simpātisku dizaina risinājumu. Tāpat kā kārtīgam gaming monitoram, statīvs atļauj jums viņu pacelt, noliekt, sagrozīt, lai dabūtu jums ideālo leņķi. Uz monitora aizmugures Eigan ir nokopējis kājas nesimetriju un izvietojis šīs LED gaismas, kuras ir pilnībā kustomizējams. Šeit gan jāsaka, ja monitors nebūs pie pašas sienas, baigo efektu jūs nejutīsiet. Jo šīs gaismiņas nav tik gaišas, kā gribētos, bet izskatās tīri labi. Kā jau ierasti, uz ekrāna atrodas arī šī izslēgšanas, jeb menu pogas joysticks, ar kuru varēsiet salikt visus sev nepieciešamos settings. Pats menu ir palicis vecajā izklāstā, tātad, ja jums jau ir AOC monitors, visticamāk bez problēmām viņā spēsiet orientēties. Bet, ja vēlaties vēl vairāk kustomizēt šo ekrānu, tad būs jāinstalē AOC G-menu programma, kas man personiski mūsdienās pat patīk vairāk. Nu ko, ķersimies klāt cenai, jo būsim godīgi, šī noteikti nav budžeta monitora specifikācija. Un es pat teiktu, ka monitors būs padārgs. Bet šeit es kļūdījos. Es jau redzu šito, kā ir izgriezts. Lai ar līdzīgi tipu monitoru tirgu ir sākot ar 600–700 eiro, tad šo monitoru var atrast sākot ar 350 eiro, ja tā ļoti cītīgi meklēs, bet 400 eiro būs tāda standarta cena. Paldies, ka skatījāties šo apskatu un tiekamies nākamajos video!